Šodien daudz viet būs atvērts baznīcas durvis, tā kad šajā dienā ir daudz aicināti uz atvērto baznīcas dienu vai nakti. Un tas ir tāds īpašs notikums, kur cilvēki ir aicināti apmeklēt, iepazīties šo kristīgu, kultūru vēsturisko arhitektūras un ticības mantojumu. Daudz viet cilvēki var aplūkot, paskatīties, mēģināt saprast, priecāties, iegūt ko jaunu, kādas jaunas atziņas. Vai jums nācies kādreiz pajautāt kādam no pazīstamajiem, varbūt ne tik daudz, tik ļoti pazīstamajiem, ar kādas asociācijas tev ir, tad, kad tev pasaka dievnams vai baznīca? Un kādu atbildi jūs parasti gaidat? Celtni, vai ne? Parasti jā, asociējās ar celtni. Un tad, kad tu pajautā daudz vairāk, tā sīkāk, tad cilvēks saka, celtne, tur ir dažkārt treps uz torni un paverās labs skats, ainavas, tādas skaistas, un šajā celtnē vai baznīcā var dzirdēt dziesmas, un ir skaista arhitektūra, protams, ja vēl piemin gotisko arhitektūru, kas Latvijā ienāca no 13. gadsimta līdz 18. gadsimtam, kur vēlāk nomainījās ar renesansi. Bet citiem cilvēkiem baznīca neasociējās ne ar ko. Viņiem tā nav interesanti, viņiem ir prāts pildīts ar citām lietām, un baznīcai nav nekāda nozīme viņu dzīvē. Ar ko mums asociējās dievnams vai baznīca? Protams, tā ir celtne vai ēka, kurā mēs sanākam kopā, tā ir vieta, kur mēs kalpojam. Otrs tas saistās ar draudzi. Jeb grieķu vārds eklēsija, izsaukti, mēs varētu teikt izsaukt ārā no pasaules, izsaukti, lai sapulcētos. Un mums ir iemesls, kādēļ mēs esam sapulcējušies, un tas ir Jēzus Kristus, kurš mūs vieno savā mīlestībā. Mēs esam tik dažādi, tik atšķirīgi, bet kas mūs vieno? Tas ir Kristus, kas mūs vieno. Līdzīgi kā mācekļi, kuram ar katram bija savs raksturs, savs rakstura iezīmes, temperaments. Jūs ziniet, tad, kad baznīca būvēja, mēs dzirdējām bērnu stāstā šos vīrus, kur būvēja baznīcu. Baznīca būvēja no dažādiem materiāliem, no koka, no akmeņiem, no ķieģeļiem, no dažādiem materiāliem. Šodien es arī esmu kaut ko paņēmis līdzi. Man kaut kas šeit ir. Kaut kas ļoti vienkārši, ikdienišķi. Bībelē par to ir daudz rakstīts. Man šeit ir kāds akmens. Es nolikšu šeit, lai nesaskrāpē šo virsmu. Šeit ir vēl viens akmens, tāds nedaudz atšķirīgāks. Vienkārši akmeņi. Nekas īpaši paši pa sevi, tādi vienkārši. Varbūt atšķirās formas, izmēri, tie tikai akmeņi. Cieti, smagi, vēsi, krāsaini. Tad, kad mēs lasām Bībeli, mēs ieraugām tur daudz aprakstus par akmeņiem. Piemēram, tad, kad Jēkabs bēga no Ēzava, akmens viņam bija spilvena vietā. Jūs esat kādreiz likuši akmeni zem galvas spilvena vietā? Es nezinu, vai šis izmērs būtu pietiekams, lai varētu uz viņa likt galvu, lai pagulētu. Jozo, mēs atceramies, ka viņš paņēma 12, kā var lasīt Jozos 4. nodaļā no 21. līdz 22.
pantam. Kad jūs bērni saviem tēviem vēlākos gados vaicās, kas tie par akmeņiem, tad stāstiet saviem bērniem un sacīdām, šo Jardānas upi Izraels ir pārgājis pa sausumu. Piemiņas akmeņi nolika, lai tā būtu piemiņa. Jūs atcerieties, bija vēl kāds vīrs Dāvids. Viņš paņēma 5 akmeņus, lai cīnītos ar Goliātu un izmantoja tikai vienu, lai viņu sakautu. Kā mēs varam lasīt 1. Samuēla grāmatā 17. nodaļā. Tad viņš ņēma rokās savu kūju, izmeklēja sev no upes 5 gludus oļus un ielika tos savā ganu tarbā, kur viņam bija arī priekš lingu akmeņiem, bet viņa linga bija tam rokā un tas devās pretī filistietim. Mēs varam lasīt arī par Ēliju. Viņš paņēma 12 akmeņus, lai uzceltu altāru Dievam, un kad viņš to bija izdarījis, viņš sauca uguni no debesīm un uz Karmeļa kalnu, notika brīnums. Akmeņi. Salmans saka, savs laiks akmeņus mest un savs laiks tos salasīt. Jēzus teica farizejiem, kas no jums ir bez grēka, tas, lai pirmais met akmeni uz viņu. Vēl kāds gadījums, kur Jēzus runā par akmeņiem, viņš paziņo tā, ka ja mācekļi klusēs, tad akmeņi brēks vai slavēs Dievu. To mēs varam lasīt Lūkas evaņģēlijā. Es varbūt izlasīšu, lai mums atgādinātu no 38. pantu. Un sauc slavēts, kas nāk mūsu ķēniņš, tā kunga vārdā. Debesīs ir miers un slava augstībā, tad kādu no farizejiem, kas starp ļaudīm viņam sacīja, mācītāji, apsauc savus mācekļus, un viņš atbildēja, es jums saku, ja šie klusēs, tad akmeņi brēks. Vai vēl kaut kur rakstīts Bībelē par akmeņiem? Jā, tie ir tādi neparasti akmeņi. Tad, kad mēs lasām 1. Pētera vēstulē, tur no 2. nodaļas 4. un 5. pants, Pēters raksta, ejiet pie viņa kā pie dzīva akmens, kas gan cilvēku atmests, bet Dievam izredzēts un dārgs, un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami caur Jēzu Kristu, jo ir rakstīts, redzi, es lieku Ciānā izredzētu dārgu stūra akmeni, un kas tic uz viņu nepaliks kaunā. Dzīvie akmeņi. Šie nav dzīvi, šie ir augsti, cieti, vēsi. Vēstulē Efeziešiem 2. nodaļā no 19. panta. Tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime. Nams uzcelts uz apostoļu un praviešu pamatu, kur stūrakmens ir Kristus Jēzus. Viņā visa celtne kopā salaist aug par svētu templi tam kungam, un viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dievu mājokli garā. Mēs redzam, kad ir kāda būve, kāda ēka, kurā mēs pulcējamies, bet tajā pašā laikā mēs saprotam, ka gan Pēters, gan Pāvils runā par vēl kādu dzīvu ēku, par dzīviem akmeņiem, par draudzi. Mēs visi piedalāmies šajā celšanā vai celtniecībā, kā mēs te lasījām. Mēs vienlaicīgi esam gan akmeņi, gan arī tie, kas ceļām vai būvējam, jeb celtnieki. Un Dievam rūp, kā mēs to darām, jo mēs esam par to atbildīgi. Atbildīgi, kā šī celtne veidojās. Jēzus ir pamats, jeb arī stūrakmens, un iz šī akmens ir likti citi akmeņi, tie ir cilvēki, kurus Dievs ir radījis dzīvus, viņš ir izredzējis no pasaules, lai uzceltu šo ēku, dzīvais akmens, cik savādi vārdi, bet ļoti interesanti. Kā gan var būt dzīvi akmeņi? Tad, kad mēs lasām pravieti Ecihiela 36. nodaļā, tur ir rakstīts šādi vārdi.
Un es jūs slacināšu ar šķīstu ūdeni, lai jūs topat šķīsti. Es jūs šķīstīšu no visiem jūsu straipiem un no visādām jūsu elka kalpības. Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu. Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Un es jums došu savu garu un jūs vadīšu, ka jūs staigājat manos likumos un sargāsiet un pildīsiet manas tiesas. Akmens sirds. Kā jūs raksturot tādu cilvēku, kam ir akmens sirds? Neiejūtīgs, vēss. Mēs varētu teikt cietsirdīgs, vai ne? Un Dievs saka, es spēju mainīt šādu cilvēku. Es spēju ielikt viņā jaunu sirdi. Sirdi, kura deg, sirdi, kur mīl, sirds, kura piedod, sirds, kura rūpējās. Sirds, kas ir dzīva. Tas veido cilvēku par dzīvu akmeni. Ka tas vairs nav miris, bet dzīvs. Mēs reiz bijām cieti akmeņi, nedzīvi, augsti. Mēs neko nezinājām par Dievu un varbūt arī neko negribējām zināt. Bet kaut kas notika mūsu dzīvē. Mūsu dzīvē notika tas, kad Dievs darīja brīnumu pie mums. Kaut kas notika, ka mēs no nedzīviem akmeņiem kļuvām par dzīviem akmeņiem. Un Dievs ir darījis brīnumu pie mums. Kaut kas mūsos ir mainījies. Jūs atcerieties, tad, kad mēs lasām, piemēram, par Pēteri. Viņš bija savā ziņā tāds cilvēks, kurš bija karstasinīgs, kurš bija straujš, kurš spēja nocirst ausis augstajam priesterim Ģedzimanas dārzā. Mēs vēlāk redzam, ka viņš ir kļūst par citu cilvēku. Piemēram, par Jāni, kurš arī gribēja, lai uguns krīt par Samarijas ciemu, kas neuzņēma viņus. Bet lasot vēlāk viņa vēstules, mēs redzam, ka viņš ir kļūst pilnīgi par citu cilvēku. Pilnīgi cits cilvēks, izmainīts. Dievs ir tas, kas veido mūsos šo citādību, cilvēcību. Jūs atcerieties, kad Jēzus teica to, ka Dievs var radīt Ābramam dēls no akmeņiem. Viņš ne tikai to dara, bet viņš to dara visos laikmetos, ja mēs tam atsaucamies. Dzīvie akmeņi. Dievs katru mums padara par priesteriem, lai kalpotu viņam, un mēs esam aicināti, lai to darītu. Un katram ir sava daļa, katram ir sava dāvana. Katrs var kaut ko darīt. Katram ir savs uzdevums. Viens pats akmens neveido celtni. Tad, kad mēs lasām par Nehēmiju, tad, kad ne tikai viņš, bet arī daudz citi vēl atgriezās no Bābeles gūsta, tad viņam bija kāds uzdevums, kāds mērķis. Viņš vēlējās atjaunot Jeruzalemes mūri. Viņš to viens nevarēja izdarīt. Mūrs bija nojaukts, mājas bija izjauktas, tur bija tuksnesis, varētu teikt tā. Tur bija posteri. Un varētu domāt, ka rokas nolaidīsies un tur nav iespējams kaut ko darīt. Akmeņi ir izmētāti, bet viņi atgriežas no tās trimdas un Nehēmija iedrošina sadarboties šajā mūra atjaunošanā. Viņš pavadīja daudz laika lūkšanā, viņam bija plāns. Viņš bija gatavs sadarboties, un šī vienība, šī kopība bija tā, caur kuru viņi spēja darīt šo unikālo darbu. Viņi atjaunoja šo mūri, un es varu lasīt, piemēram, no Nehēmijas 4. nodaļas 6. panta, kur ir šis darba process, kurā viņi atrodas. Bet mēs cītīgi turpinājām darbu, un kad viss mūrs līdz pusaugstumam bija veikts, tad tautai radās jauna darba drosme un rosme. Pilnīgi cits spars, cita enerģija. Bet tas bija kopdarbs. To viņi darīja kopā. Neskatoties to, ka viņiem bija pretestība. Un šī kopība noved pie labiem rezultātiem.
Bet tad, kad mūsos ienāk cita nostāja, jeb tad, kad mēs domājam par pasaules uzvedības atdarināšanu, par aprunāšanu, par strīdiem, par vienaldzību, tad šī vienotība tiek salauzta. Līdzīgi kā ģimenē. Ne? Tad, kad mēs sākam rādīt viens uz otru ar pirkstu, tas ir vainīgs, tas kaut ko nav izdarījis, tad zūd šīs vienotības. Un tāpēc ir svarīgi būt šajā pārveidotajā, jeb atjaunotajā prātā, izpratnē par to, kas mēs esam un kam mēs piederam. Šeit ir šī atšķirība starp pasaulīgo un dievbijību. Un Nehēmija strādāja kopā ar šiem saviem brāļiem un uzcēla šo mūri, un tas bija brīnums. Mums arī jāstrādā kopā. Jūs ziniet, ka dzīvie akmeņi ir arī brīnums. Tā kā Inta sākumā lasīja par šo jauno Jeruzalemi, par šiem mūriem, tad tur tika minēti kādi akmeņi? Parasti akmeņi. 12 akmeņi tur tika minēti. Tie ir dārgakmeņi. Dieva acīs mēs esam kā dārgakmeņi. 12. 21. nodaļā Atklāsmes grāmatā mēs varējām lasīt par šiem dažādiem akmeņiem, par šiem dārgakmeņiem, kur rakstīts pilsētas mūrim pamatā bija 12 akmeņi, un uz tiem rakstīja 12 vārdi. Ja ir 12 apostoļu vārdi, un tālāk tiek minēti šie dārgakmeņi. Tas kungs kaut ko dara ar mums. Viņš noliek dažkārt mūs tādās situācijās, kas mums varētu nepatikt, bet no mums tiek atdalīts viss liekais. Jūs esiet bijuši juvelieru darbnīcā, varbūt esat redzējuši, tad, kad dārgakmens tiek apstrādāts, tad viņš tiek slīpēts, un kaut kas no šī akmens atbirst, nobirst, lai izveidotos par dārgakmeni. Un tad atklājās šis skaistums, kas bija apslēpts. Dievs arī veido, lai mēs būtu kā dārgakmeņi pilnā skaistumā. Jūs ziniet, mēs nedrīkstam aizmirst, kad ir kāds ienaidnieks, kas cenšas zakt, nogalināt un iznīcināt. Ja mājās tev būs nevērtīgas lietas vai kādam tās būs vajadzīgas, es domāju, ka nē. Bet tikai tad, ja tev ir kas īpaši dārgs, vērtīgs, tad zaglis vai zāgaļi uz to vērš savu uzmanību. Un Dieva acīs tu esi ļoti dārgs. Bet ir ienaidnieks, kurš vēlas šo dārgakmeni nozagt. Tas ir ienaidnieks, jeb sātans. Viņš ieinteresēts jau daudz tūkstošu gadu laikā cīnīties pret Dieva bērniem. Viņš vēlas iznīcināt to, ko ir uzcēlis Jēzus. Viņš cīnās, un dažkārt viņam tas arī izdodas. Kādreiz mēs esam redzējuši, kad tur sēdēja brālis, kurš bija ar kā dārgakmens, un paiet kāds laiks, un viņu vairs tur nav. Viņa dzīve ir pārvērtusies, viņš sāk lietot alkoholu, un mēs sakām, kad šis dārgakmens ir nozagts. Cits dārgakmens, kurš kādreiz arī sēdēja aizmugurējās rindās, vienā no soliem, arī nāca, un kā ir laiks, viņš tā kā vairs nenāca uz šejieni. Un tad notika darbā nelaime, un viņu vairs nav. Ienaidnieks nozog. Jaunieši. Mēs zinām, ka arī mūsdienās ir tik daudz lietas, ar kurām cilvēku šo jauniešu prātus savaldzināt un aizvest projām. Sagraut dzīvi. Jūs esiet kā dārglas pēles, un ir kāds ienaidnieks, kurš grib padarīt par nederīgu cilvēku vai atņemt šo skaistumu,
ko Dievs ir ielicis cilvēkā, lai tas atklātos. Un mēs zinām, ka tuvojās šis žēlstības laiks, ka beigsies šis žēlstības laiks, kad konflikts ar Sātanu un draudzi aizvien sāsināsies. Un tieši pirms Jēzus Kristus otrās atnākšanas būs šausmīgas vajāšanas. Bet tu zini, Dievs mūs uztur un sargā. Dievs ir uzvarējis, lai mēs nenobītos, lai nebītos, lai mēs paliekam ar viņu kopā un sekojam viņam. Mēs redzam, kā Dievs mīl tevi. Mēs redzam, ka tas atklājās Golgātas notikumā. Ka viņš atdeva savu dzīvību, lai mums būtu dzīvība. Un Jēzus ir tas, kas tur mūs savās rokās, un ienaidnieks vēlas mūs no tām izraut. Mēs kļuvām par šiem dzīvajiem akmeņiem. Vai tu esi drošībā? Kā tu zini, ka tu esi drošībā? Pirmām kārtām, tad, kad tu paļaujies uz Dievu, kad tu viņam paklausi. Otra lieta ir, kad mēs esam ielikti šajā celtnē. Jūs esiet kādreiz mēģinājuši izraut no sienas akmeni, kas ir iemūrēts? Jums ir izdevies? Es domāju, tas nav tik viegli. Bet tad, kad viņš ir viens, tad ir viegli paņemt, ne? Tad, kad ugunskurā ir tik daudz sarkanu ogļu un paņemiet vienu ārā no tās uguns, šī ugunskura, kas notiek ar ogli? Nodziest, ne? Jā, ienaidnieks visu dara, lai mūs izņemtu ārā no šī ugunskura. Lai mēs atzīstu un aiziet bojām, bet tad, kad tu esi uzticīgs Dievam, un tad, kad tu esi iemūrēts vai ielikts šajā dzīvo akmeņu celtnē, tad mēs varam būt stipri, tad mūs nevar atdalīt, tad mūs nevar sagūstīt un sabojāt. Lai arī ienaidnieks to dara, mēs joprojām varam apzināties Dieva tuvumu un spēku. Dievs tevi ir novietojis tieši tur, kur tu esi šajā celtnē, un tā ir drošība. Un šī ir tā patiesība, un lai tā tevi stiprina, lai tā tevi iedrošina, jo Jēzus ir uzvarējis, un viņš darīs to, kad iesākto darbu viņš pabeigs, un varēsim piedzīvot šo skaisto celtni, šo jauno Jeruzalemi, kurā ir šie skaistie akmeņi ielikti, un jūs esat daļa no šīs celtnes, kur saules vairs nebūs un mēnesis, kad Dievs ir šī gaisma, un jūs stāties priekšā, kā šī gaisma spīd caur šiem dārgakmeņiem, un katram ir šim dārgakmenim savu nokrāsu. Un tā ir tā dievišķā gaisma, kas izgaismo, kas padara īpašu šo katru dārgakmeni. Lai tas stiprina tevi tavā ikdienā, apzinoties, cik tu esi dārgs un ko Dievs darīs tavā labā. Āmen.